Čau! Nāk pie jums ar jaunu video. Un sākotnēji šis bija paredzēts tā kā storijiem, padalīties ar to, kas noticis iepriekšējā nedēļā, šajā nedēļā, kā viņi ir pagājusi, jo tā ir bijusi priekš manis diezgan iespaidīga nedēļa ar daudzām lietām, daudziem projektiem, gan tādiem, kas ir noslēdzās tieši šajā nedēļā, gan tādiem, kas tieši iesākās šajā nedēļā. Un par to es gribēju padalīties, bet tad es sapratu, ka nē, jāatstāj ieraksts tādā formātā, kas ir pieejams vairāk nekā 24 stundas, jo patiesībā es jūtu, ka man laiž cauri arī tāda informācija, kas ir ļoti būtiski zināt un ieraudzīt, un lai tas ir vienkārši plašāk pieejams ilgākā laikā, tad es ierakstīšu šeit. Un jā, tātad, kas ir tās lielās lietas, kas ir notikušas? Viena no lielākajām ir tā, ka ir noslēdzies sarunu cikls cauri Saules sistēmai. Un pēdējā nodarbība, kas bija trešdienā, viņa bija viena no iespaidīgākajām nodarbībām, kāda vispār ir bijusi. Kaut gan man, atskatoties uz to ciklu, man nav sajūta, ka ir kāda nodarbība, kāda saruna, kāda tikšanās, kas nebūtu peldījusi šo nosaukumu kā iespaidīgākā tikšanās, bet droši vien tāpēc, ka tā ir noslēdzošā, droši vien tāpēc, ka tur ir arī iekšā tāda sajūtiņas par to, ka tāds nostalģisks sajūtiņas par to, ka viens cikls un viens posms tā kā noslēdzās un tad, lai varētu iesākties nākamais, bet es gribēju padalīties ar to, kāpēc priekš manis šis bija ļoti iespaidīgi, jo tajā brīdī, kad informāciju mēs šajā kursa ciklā pasniedzām translētu caur kanāliem, caur to, kas translējās man, caur to, kas translējās Zanai. Un priekš manis tas bija viens no tādiem, iespaidīgākajiem channelingiem, ko es esmu channelējusi, ko es esmu sajutusi, jo man iedeva pajust to, kā tas ir, tādu tā kā nākotnes versiju par to, kas ir paredzēts Zemē, kas ir paredzēts planētai, par to, kā cilvēki šeit dzīvo, kā viņi strādā, darbojās, kā viņi jūt, pieredz lietas un tā tālāk. Un tas lielais stāsts ir par enerģijām, par enerģiju sajušanu, smalko sajušanu, informāciju saņemšanu. Ja daudziem liekas, ka tas, ko es daru, tas ir pilnīgi kaut kāds sviests un pesteļošana, vai arī citi to uztver, ka tas ir tikai tādiem ļoti īpašiem cilvēkiem dzīvē, kas var redzēt, just un smalkāk un vairāk nekā pārējie, tad man gribas šobrīd pateikt pēc tā, ko es sajūtu tur. Tas ir, tas ir tas, kā tas ir paredzēts šeit nākotnē būt visiem. Tas, kas daudziem šobrīd liekas mistisks, neierasts, nepierasts, nesaprotams, netverams, neaptverams, tas ir kaut kas, kas nākotnē uz Zemes tā būs pilnīgi pašsaprotama ikdiena, norma, strādāt ar enerģijām, ar enerģētisko lauku, ar redzēt lietas, kuras fiziskām acīm nav redzamas, sajūtamas. Tas ir kaut kas, kas laika gaitā būs tik pašsaprotams, kā mums tagad rakstīt vai lasīt, kad tā kā bez tā nav iedomājama cilvēka dzīve. Mums, protams, nedēva to informāciju, cik tālā nākotnē tas tā ir paredzēts, bet to, ka ir cilvēki un arvien vairāk un vairāk, vismaz manā lokā, es redzu, ka vēl pāriet uz šo jauno versiju, uz to, kad tie cilvēki strādā ne tikai fiziskā plānā, darot tās savas lietas, ko kurš dara, kādā profesijā dara, bet es redzu tos cilvēkus, kas man apkārt ir. Es jūtu tos cilvēkus. Es pēdējo pāris mēnešu laikā ar tik daudziem cilvēkiem esmu savienojusies, gan vadot pasākums, kad man ir jānodod viņiem vēstījumi ar viņu sirdstelpām, gan tad, kad es lasu enerģētiskos lasījumus.
cilvēki, kas atnāk pie manis un bieži vien domāju, es jau tā parasts, normāls cilvēks, dara savas lietas, un es vienkārši jūtot to, kas tajā cilvēkā notiek, runājot ar to cilvēku. Bieži vien viņiem pašiem liekas, ka tas jau ir tas jau nekas tāds nav, ko viņi sajūt, ko viņi ierauga, ko viņi saprot. Bet tā ir tā smalkā jušana, tā ir tā smalkā redzēšana. Tas ir tad, kad tev prātām neracionāls lēmums tiek pieņemt, jo tev ir iekšējā sajūta, ka ir šādi, nevis tā, kā ir mācīts, stāstīts, sabiedrībā pieņemts. Un redz, arī šiem cilvēkiem bieži vien viņiem šīs lietas liekas pašsaprotams. Jūs tās sajūtas, tās emocijas, kas ir otram cilvēkam, zināt, kurā brīdī, ko, kā vajag pateikt, kurā brīdī labāk neko neteikt, nedarīt. Tās ir tādas lietas, ko daudz pieņem priekš sevis, ka es jau tāds cilvēks, tā jau man tāda personība, man jau tur tā vai šitā, bet patiesībā tik daudziem, un tieši tā iemesla pēc, ka tas liekas tik pašsaprotam, tas arī ir stāsts par to, kad tas būs tikpat pašsaprotam, kā rakstīt un lasīt. Tas, es nezinu, kā fiziski iet darboties. Man iedot, un šeit nav stāsts tikai par tiem, kuri iet šajā te kaut kādā ezotērikas jomā darboties, vai kuri strādā ar kaut kādām dažādām garīgām praksēm, vai tie paši cilvēki, kurus daudz sauc par pesteļotājiem, vai dziedniekiem, vai vēl kaut ko. Tas nav stāsts tikai par viņiem, tas ir stāsts par pavisam normālu profesiju pārstāvjiem, kuri iet savā ikdienā un darbojās. Viņiem vienkārši ir tā jutība, jušana sāsinās, ir pastiprinātāka nekā lielai citai daļai. Un man iedeva to sajūtu, tas, kas notika kanālā. Es reāli iejutos tajā lomā, es jūtu, kā tas ir būt ķirurgam, kā tas ir būt frizierim, kā tas ir strādāt lauksaimniecībā, kā tas ir, šodien man vēl deva arī piemērs par bērnu dārziem, par bērnu dārzu grupiņām, ka jebkas, ko mēs darām fiziskā plānā, tam ir ekvivalents enerģētiskajā plānā. Un tā sajūta ir tik dzīva un reāla, ka ķirurgam uz galda ir cilvēks. Un to, ko viņš var izdarīt fiziskā plānā, izgriezt, sašūt, izdarīt to, viņš izdara fiziskā plānā, to, ko viņš nevar izdarīt fiziskā plānā, viņš paņem, saliek, sakārto enerģētiski. Tāpat man rādīja piemērs par cilvēkiem, viņi tā kā frizieriem griež matus. Kamēr cilvēks sēž tajā krēslā, viņam tiek griezti mati, ja tas frizieris, kas ir jūtīgs, redzīgs, redz un jūt, ka tur ir kaut kas galvā jāpakārto, jāsakārto, viņš vienkārši čik enerģētiski izdara, turpina griezt matus. Vai tagad šorīt, ko man deva to piemēru par to, kad bērnu dārzā grupiņas, kuri bērni iet, viņiem liek kaut kādus praktiskos darbiņus, tur darīt, darboties, vai arī viņi vienkārši spēlējās un audzinātājs, kas stāv blakus, kas it kā nosacīti pieskata bērnus, liek kaut kādus uzdevumus tur darīt, vai spēles vada, vai kā tas ir tas, kā tas izskatās fiziskā plānā, bet smalkajā plānā viņš principā strādā vienlaicīgi ar enerģijām. Ja kādam bērnam ir kaut kādi uzkārieni, bloki, kaut kas, tas tiek kārtots, kamēr tas bērns ir tajā grupiņā, vai man pilnīgi pat rādīja, kā tiek enerģētiskā veidā, kā tiek pludināta informācija katrā bērnā iekšā, kaut kādas noteiktas zināšanas, kaut kāda noteikta. Jā, tas vienkārši tāds, man vienkārši šodien visu laiku man var jaunu kaut ko iekšā, kā tas ir, kad cilvēks strādā lauksaimniecībā, kā viņi nevis vienkārši audzē tur dzīvniekus, augus vai vēl kaut ko, bet ka viņi
var sadarboties ar tiem augiem, ar tiem dzīvniekiem, jo tas ir tā kā tādā miedarbībā dzīvot. Tur man deva vienkārši, tas bija tāds riktīgi wow moments un galvenā sajūta par to, ka tas ir tik normāli. Es te eju, es te daru telpas kārtot. Jā, liekas tā, ka cilvēki, kas uzkopja telpas mums 3D pasaulē, var likties, kas tas ir cilvēks, kas iet un iztīra grīdas vai vēl kaut ko. Viņi tīra grīdas, viņi enerģētiski sakārto telpas. Viņi fiziski varbūt savāc gružus, izmazgā, izslauka enerģētiski. Pēc viņiem paraliek tīras telpas arī enerģētiski. Ja tur ir kaut kas uzkrājies, kaut kādi nospiedumi, kaut kādas enerģijas sakrājušās, ka tas viss, un tas tik pašsaprotam, tik dzīvi, tik normāli. Un, un tas... Es zinu, ka tas tā notiek. Jo tagad, jo es pat personīgi pazīstu cilvēkus, gan frizierus, gan banku darbiniekus, gan veikalu ķēdes vadītājus un īpašniekus, gan tos, kas strādā pārdošanā, tirdzniecībā. Tie ir cilvēki, kas nāk no dažādām jomām, dažādām sfērām, veterinārārstus, kas lauksaimniecības speciālistus, kas strādā it kā savā jomā, bet patiesībā viņi pagaidām sev pašiem neapzinoties, bet translē un kārto lauku. Un tas ir tikai laika jautājums, kad viņi to varēs aizvien vairāk un labāk sāk darīt apzinātāk. Un tas ir tas lielais tāds wow moments, ko es sapratu, kad man gribas. Tas lielākais, man liekas, būs jāapstāst vairāk par to, kas ir noticis vispār tajā sarunu ciklā kopumā, bet šis ir tāds lielākais wow moments, kas man ir atnācis. Un tas gan nebija sākotnēji, kad es gribēju ierakstīt šo te video, šo te storijas, tad man tā doma bija padalīties ar tām iespējām arī, kā tad var līdz tam tikt. Jo ir cilvēki, kur tiešām jau jūt un redz un saprot, viņi jau parasti izšķitina, kur kā viņiem jāiet, kas viņiem jādara dzīvē. Bet tad ir daudz tādu cilvēku, kuri vēl neķer failu, neķer lauku, bet tas nav slikti. Vienkārši mēs esam tādā pārejas posmā, pārejas procesā, un šis ir viens no tiem gadiem, kad ļoti pastiprināt var cilvēkos jutību vaļā, redzēšanu vaļā. Un kas ir tie veidi, kā to var izdarīt es personīgi, lai nebūtu tādu tukšu salmu kulšanu par to, ka tas būs kaut kad nākotnē, kā līdz tam nokļūt, nezinu. Tad šajā gadījumā man vienkārši vien ir jau 3 varianti, kas ir tas, kā cilvēks, kurš ir gatavs just redzēt, saprast vairāk lietas, kā viņš to var izdarīt. Un par to es pat laikam nestāstīšu ierobežotā laika dēļ šajā video. Ir lietas projekti, kas vēl nāks nākamnedēļ ārā. Es parakstīšu viņus šeit apakšā zem video, kas ir tie veidi, ko es šobrīd redzu, kā cilvēkam paplašināt savu redzējumu, apziņu, jutību šajās jomās tiem, kas ir to gatavi darīt, tiem, kas ir to gatavi sajust vairāk. Bet par to apakšā, par to es šeit vairs laika ēterā neaizņemšu. Tā kā šis ir tas, ko man gribējās ļoti, ļoti nodot. Es ceru, es zinu, ka varbūt daudziem šitas šauj korķis ārā. Es ieteiktu pēc iespējas būt atvērtākiem pret šo visu informāciju, jo tiem cilvēkiem, kas ļoti, ļoti pretojās šai idejai, viņiem paliks arvien grūtāk un grūtāk. Jo neizskaidrojamās, nesaprotamās, neaptveramās lietas vienkārši notiks ar vien vairāk un vairāk, ar vien biežāk. Tā kā cilvēks ar to, ko viņš ir pieredzis, kā viņš pieredzis dzīvē operēt un darīt un darboties, ar to vairs nepietiks. Viņš nespēs nokontrolēt tās lietas, tā kā esiet atvērti, esiet dzīvojiet ar atvērtām sirdīm, atvērtiem prātiem un ļaujiet, lai jaunā pasaulē, jaunais laikmets ienāk arī jūsu dzīvēs. Paldies jums visiem!